esam pulcējušies un sākam tieši laikā. Lai klausītos šodienas semināru tulkojumā latviešu valoda, jums vajag sameklēt tādu simbolu, kas ir kā zemeslode, un tur ir jāizvēlās angļu valoda. Un, ja jūs saprotat krievu valodu, tad jūs varat palikt un neko nespiest. Es domāju, ka šo slaidu visi jau pazīst, jo šis ir starptautiskā fonda World Healthy Living dzīvo apzināti slaids, un tieši šis fonds mums nodrošina iespēju sazināties, komunicēt, un šovakar ar jums būšu es. Mani sauc Ļudmila Valovaja, te ir rakstīts, ka esmu augstākas kategorijas ārste, imunogenētiķe un nodarbojos ar veselību, strādāju veselības aprūpē jau 36 gadus, 20 gadus es nostrādāju aizsardzības ministrijā, esmu bijusi kara ārste, un kopš 98. gada es atnācu uz multilevel marketing sistēmu kā ortomolekulāras medicīnas speciāliste. Pirms tam, lai varētu visu apzināti darīt un pilnvērtīgi pieslēgtos, es visu izpētēju, tajā laikā nebija vēl vārda suplementi, un bija cits vārds bioloģiski aktīvas vielas, un nebija daudz literatūras pieejamas, un Google vienkārši 96. gada nebija. Un es izpētīju ļoti nopietni 5 uzņēmumus, un 5 uzņēmumus, kas bija pieejamas tirgu, un kopš 99. gada es uzstājos starptautiskais medicīnas konferences, uzstājos kā runātāja, kā prezentētāja 7 tādas konferences dažādās valstīs. Šovakar mēs parunāsim par tādu tēmu, kas ir tā kā ziemas restartēšana. Un mēs arī parunāsim, kā par to visu stāstīt arī saskaņā ar likumdošanas prasībām. Tagad ir pēdējais ziemas mēnesis, mēs visi sagaidām, kad paliks silti, un, protams, ka jāsaglabā veselība. Dabā viss mostas pēc ziemas, un, protams, ka mums jāatjauno mūsu enerģijas resursi. Kas ir dzīves enerģija, dzīvības enerģija, kādi ir tā veidi? Mēs šodien parunāsim par to, kas ir mūsu dzīvības enerģija, no kurienes tā rodas, un kur tā glabājas, vai mēs varam to regulēt. Un, ja mēs varam, tad, protams, ir jānodrošina, ka enerģijas līmenis nesamazinās, ka tas mums paliek nemainīgs un pietiekoši augsts. Kas ir šī dzīves enerģija? Par to runāja vēl Aristoteles, un viņš rakstīja un teica, ka tas ir tas, kas padara mums par dzīvām būtnēm un kas nodrošina mūsu spējas pildīt mūsu darbu. Ir dažādas dzīves enerģijas klasifikācijas, bet 2 galvenas es izvēlējos. Pirmais veids ir garīga, tad ir arī fiziska un arī seksuāla enerģija. Var arī paskatīties sīkāko iedalījumu, ir fiziskā, mentāla, emocionāla un garīga. Un mēs runāsim par šo klasisko klasifikāciju, tātad mūsu dzīves enerģija, garīga, fiziska un seksuāla. Es domāju, ka katrs saprot, par ko šeit ir runa. Tātad, no kurienes mēs saņēmam dzīves enerģiju un kur ir mūsu elektrostācijas? Un ir mūsu šūnas, vienu sekundīti, nav iztais slaids, es pārleku, es ļoti atvainojos, jā. Tātad, kur atrodas šī enerģija? Tas nenāk, protams, no rozetes, mēs nevaram pieslēgties un uzlādēt sevi tā, ka mēs uzlādējam mobilos telefonus vai datorus, bet ir enerģija, kas nodrošina, ka
esam dzīvi, ka mēs esam radoši, ka mums ir jūtas, domas, ir fiziska veselība. Tas arī ir saistīts ar garastāvokli galu galā un ar ražošo darbu. Tas viss, kas mūs atšķir no mākslīga intelekta. Un jūs saprotat noteikti, ka nav iespējams to nepieminēt. Tātad mūsu emocionāla sfēra ir tas, kas mūs padara par dzīviem cilvēkiem. Un tā ir tik spēcīga, ka tā var arī pārvarēt mūsu loģiku, jebkādus argumentus. Bet tas ir tas, kas padara mūs par cilvēkiem un kas nodrošina arī, ka mēs varam taisīt jaunus atklājumus. Tā ir tās wow efekts, tas, kas ir intuīcijas līmenī, kas mūs padara par tādi tik neatkartojamiem uz zemeslodes. Kur tad ir mūsu elektrostācijas? Mums ir mūsu pašas elektrostācijas šūnās, un tas ir tādas nelielas organēlas, kas saucas par mitohondrijām. Un tieši mitohondrijas ir mūsu elektrostācija. Katra šūna ir mitohondrijas, un ar ko mitohondrijas nodarbojas? Mitohondrijas pārvērš pārtikas barības vielu enerģiju, jo mēs saņemam enerģiju ne jau no rozetes, ne no elektrotīkla, bet no barības un barības vielām. Tātad mitohondrijas notiek šīs barības vielu enerģija, ķimiskajā enerģija, un pēc tam tā tiek pārvesta elektriskā enerģija. Un šī enerģija saucas par ATF molekulu. Tas ir kaut kas, ko mēs visi studējam, mācījāmies skolā, un tieši tā tas notiek. Šīs transformācijas pārvēršanas process, kā viņš saucas, tas saucas glikolīze. Un tas viss notiek, un pārvērtības ATF molekulas skābekļa klātbūtne. Un, lai mūsu elektrostācija strādātu labi, protams, ka arī ir nepieciešama degviela. Nu, ne jau ogle, bet kas ir tā degviela mūsu mitohondrijām? Un tas ir izpētīts, un tas ir tādas vielas kā Q10 koenzīms, tas ir minerālu vielas, konkrētāk magnīs, un esenciālas tā saucamas neaizvietojamas taukskābes. Mēs ļoti labi zinām, esam dzirdējuši par omega-3 skābēm. Un ir arī triterpēni, jāatceras šis vārds. Kas tie ir? Tas ir tādas medicīnas sēnes. Mēs esam dzirdējuši par reiši, šitāki un citām sēnēm, un tas ir tas, kas arī kalpo kā mūsu elektrostāciju degviela. Ir pat tāda medicīnas sadaļa, ko sauc par mitohondriālo medicīnu. Kāpēc pat ir atsevišķa sadaļa? Tāpēc, kā cilvēce vēlas dzīvot ne tikai ilgāk, bet arī kvalitatīvāk, nezaudējot enerģiju. Un, kā mēs jau esam tikko izrunājuši, enerģija ir mūsu elektrostācijas, tātad mūsu mitohondrija. Kur tad ir mūsu enerģistiskais centrs? Mums ir šāds zīmējums, jūs redzat aknas, un aknas ir brīnišķīgs organs. Tas ir pats mūsu galvenais filtrs organisma. Un vēl aknām ir arī citas funkcijas. Viena no svarīgākajām ir enerģistiskais centrs. Un šis centrs, kas atrodas aknās, ir saistīts ar visiem orgāniem, ar visiem audiem. Un uz šodienu visiem enerģijas rezerves atrodas aknās kā glikogēns, muskuļos arī kā glikogēns, un arī tauku pīlienos, kas atrodas, protams, taukaudos. Un nepieciešamības gadījumā glikogēns, notiek noteikti ķimiskie procesi, un glikogēns tiek pārvērsts enerģijā, un tas nonāk asinīs. Lai iegūtu enerģiju no šīm rezervēm, kas glabājas aknās, ir
jābūt pietiekošam skābekļa daudzumam. Kur atrodas skābeklis? Nu, protams, lai dabūtu vairāk skābekļa organismā, ir vajadzīgs svaigs gaiss, ir vajadzīgas fiziskas slodze, fiziskas aktivitātes, un tas nogādā pietiekošu skābekļu daudzumu organismam un arī aknam, lai varētu dabūt enerģiju. Un, ja jau mēs zinām, kur atrodas mūsu dzīvības enerģija, un mēs zinām, ka tā tiek terēta nepārtraukti. Šīs dzīves enerģijas samazināšanas notiek kādās vietās organisma, kur ir šī noplūde, tā teikt. Pirmais, protams, visvairāk enerģijas mums tiek patērēta galvas smadzenes. Mūsu galvas smadzenes izmanto 10 reizes vairāk šīs enerģijas nekā visi pārējie organi un audi. Iedomājieties, galvas smadzenes nav tik lielas, varbūt 1,5 kilograms, un miera stāvokli, kad nenotiek tāda mentāla garīga aktivitāte, kad smadzenes nav noslogotas, jau tad tiek patērēta šī dzīvības enerģija, un šis patēriņš ir 20% no visas enerģijas, kas ir mūsu organismā. Tāpēc garīgais darbs ir ļoti enerģijas ietilpīgs, prasa daudz enerģijas, un ir dati, piemēram, kad ir šaha sacensības, nopietna līmeņa šaha sacensības, pasaules kausa čempionāts, dalībnieki zaudē no 5 līdz 6 kilogramiem. Tik daudz enerģijas tas prasa. Šis darba process galvas smadzenes. Nu, otrajā bildē, jā, mēs to pagaidām izlaidīsim un paskatīsimies uz trešo. Kas te ir? Hipotermija. Mūsu aknas ir vissiltākais organs. Tur ir ļoti daudz asiņu, un tie, kas gatavo ēst, mēs zinām, tad, kad mēs pērkam aknas, lai pagatavotu, tur ir ļoti daudz asiņu. Un tad, kad ir šī pārsalšana, pārmērīga organisma atdzesēšana, nevis vienkārši, kad esam nosaluši, tad samazinās ķermeņa temperatūra un enerģijas līmenis krītās, un cilvēks īsti nevar pakustēties, ļoti liels enerģijas patēriņš. Un pa vidu mēs redzam slaidu, kas ir saistīts ar stresu. Jā, stress, bailes var paralizēt, un līdz 90% enerģijas acu mirkli organisms zaudē. Līdz pat brīdim, kad tas tiek nobloķēts, mēs ļoti ātri nogurstam, un mēs neesam spējīgi veikt kaut kādas loģiskas, sakarīgas, prātīgas darbības. Nu, lai tas nav tik ļoti skumji, jo šis slaids mums atgādina par ļoti skumju situāciju, kas ir mana valsti, kur es tagad atrodos. Es gribu jums izstāstīt vienu stāstu, lai jūs saprastu, kā emocijas var nopludināt, samazināt rezerves, enerģijas rezerves. Iedomājieties, taksometra vadītājs ved grūtnieci, un viņš skatās, aizmugurē skata spoguli, un viņš redz, ka grūtnieci noģīpst, un, protams, ka viņam ir stress, un viņš brauc ātrāk, brauc uz dzemdību nāmu, aiznes viņu uz turieni, un viņš gaida, lai noskaidrotu, kā tai sievietei klājas, un iznāk sieviete un saka, tētu, apsveicam, jums ir dēls, un viņš ir neizpratne, viņam atkal ir dēls, viņš saka, nē, es neesmu šī bērna tēvs, tas nav mans dēls, nē, nu, ko jūs tādu sākat, neuztraucaties, ļoti labs puika, pilnīgi vesels, viņš piedzima un tā, bet es neesmu tevs, viņš saka, es neesmu šī bērna tevs, paņemiet DNS analīzi, viņš nodot asinis, un tad tur kaut kāda veida ļoti ātri uztaisa šo ekspres testu, iznāk un saka, jā, tik tiešām jūs neesat tēvs,
viņš jūtas atvieglots, bet atkal viņš ir stresā. Bet mums ir vēl divas ziņas. Viena ziņa ir laba, jūs neesat tevs, un otra ir tas, ka jūs neesat auglīgs, jums bērnu nekad nebūs. Un atkal viņam ir stress, un viņš iznāk ārā no dzemdību nāma, apsēžas mašīna, savā taksometrā, un pēkšņi viņš atceras, ka mājās viņu gaida sieva un bērni, un atkal ir stress, ka viņš pats nevar iedarbināt mašīnu, tāpēc, ka nevar ielikt atslēgu. Tātad mūsu emocijas, jā, tiešām var ietekmēt to, kā mēs zaudējam mūsu enerģiju. Ja mēs runājam par pārtiku, par barības vielām, protams, ka ir produkti, kuros ir vairāk šī enerģija vajadzīga materiāla nekā citos. Un te jūsu uzmanībai ir šie produkti, graudaugi, olas, fermentētie piena produkti, ogas, pakšaugi, avokado, arī rieksti, tējas lapas un banāni. Jā, banāns izskatās kā smaids, tas nozīmē, ka tur ir enerģija, tur ir dzīves prieks. Un mēs varam arī apzināti paaugstināt enerģijas līmeni. Kā mēs varam to izdarīt? Mēs varam ģērbties atbilstoši laika apstākļiem, lai nepārkarstu organismus un arī lai nenosaltu. Jo atcerieties, ka aknas sāk atdzesēties un zaudē enerģiju. Un tie, kas bieži salst, kuriem bieži salst un viņi ātrāk arī sāk salt, ir vērts pārbaudīt, vai viss ir kārtībā ar aknām. Tātad ir arī svarīgs normāls miegs. 7–8 stundas pieaugušiem cilvēkam, jo jaunāks ir organisms, jo vairāk. Un maziem bērniem, protams, jūs zināt, ka vajag vairāk gulēt, lai atjaunotu enerģiju. Pastaigas svaigā gaisā, es ceru, jūs saprotat, kāpēc? Tāpēc, ka šīs process, glikolīze, kura rezultāta jūs saņēmat ATF molekulas, kas ir dzīvības enerģija, šis process notiek skābekļa klātbūtne. Tāpēc arī ir jābūt ārā svaigā gaisa, ir jāvedina telpas, pārtika. Ne tikai sabalansēts uzturs, par ko visi tagad runā, bet uzturam un produktiem ir jābūt skaistiem un garšīgiem. Profesors Pavlovs, kas 2 reizes kļuva par Nobeļa prēmijas laureātu, viņš arī to teica, ka ir jāizdalās siekalam pirms jūs sākat maltīti, pirms jūs ķeraties pie maltītes. Tātad ir visam jābūt skaistam un garšīgam. Hidrācija, tātad cik daudz ir jādzer? Par to ļoti daudz tagad runā, bet lūdzu bez fanatisma, jo ir daudz situāciju, kad nav obligāti jāizdzer tik milzīgs daudzums, kā daži runā. Protams, ka viss ir atkarīgs no veselības. Ir tie, kam vajag vairāk dzert, ar augstu spiedienu, ar tūskām. Protams, ir jābūt noteiktam režīmam, bet bez fanatisma. Fiziskā aktivitāte, mēs atceraties, ka glikogēns atrodas muskuļos, tā ir mūsu enerģija. Un, kas ir interesanti, netik sen muskuļaudos tika atklāta vēl viena lieta. Tur ir ne tikai glikogēns, bet arī proteīna, olbaltumvielu molekulas, kurus nosauca par cerību molekulām. Tagad tiek veikti pētījumi šajā virzienā, un šīs molekulas iedarbojas kā antidepresanti, jo stress un bailes ļoti ietekmēs. Pat izstāstīju jums šo mazo stāstu par to. Seksuālās aktivitātes, par to, seksuāla dzīve, par to arī nedrīkst aizmirst. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi cilvēkam, jo daba tā ir noteikusi, ka seks ir ne tikai seksuāla enerģija, ne tikai pēcteču radīšana. Tas arī ir tā bauda, kas cilvēkam jāsaņem. Un ir zināmas 3 dzīves būtnes,
kuriem seks ir vajadzīgs ne tikai kā vairošanas veids, bet arī kā dzīves enerģija. Tie ir delfīni, pērtiķi un cilvēki. Un jūs zināt, ja cilvēks kādu mīl, viņam spīd acis. Tātad morālais atbalsts nākamais punkts. Šeit, protams, nevar neatcerēties situāciju, kad, ziniet, jebkura sporta veida ir tie fani, atbalstītāji, un kurš ir tas sporta veids ar vislielāku tādu atbalstītāju fanu skaitu? Man liekas, ka futbols, pilni stadioni, tūkstošiem cilvēku, tas ir tā kā šovs. Un vienā intervijā ļoti slavens futbola spēlētājs, es diemžēl, man ir kauns, bet es neatceros, kurš tas bija, bet kad viņam tika uzdots jautājums, kas jums ir vissvarīgākais, viņš teica, un visgrūtākais, kad ir visgrūtāk spēlēt? Tad, kad nav šo atbalstītāju, šo fanu tribīnes. Un ir tāds soda veids, kad par kaut kādiem pārkāpumiem nelaiž stadiona šos fanus, un futbola spēlētājiem ir ļoti svarīgi, lai ir šis atbalsts. Tas ir svarīgs ikvienam. Protams, ka ir jābūt labam darba un atpūtas režīmam, jo darbaholiķi nav ļoti efektīvi. Ir jāmāk sevi iepriecināt, tas ir ļoti svarīgi. Ziniet, dzīve, jā, skaidrs, ka tā ievelk daudz, kas ir jāizdara, bet ir jāatrod tas, kas jums ļoti patīk, tas, kas jums ļauj atpūsties. Nav svarīgi, cik daudz laika jūs tam veltat, bet, ziniet, tad, kad dvēsele dzied, ir jābūt kaut kādam priekam dzīvē, kaut vai jāpēst banānu, vai iedzert tasi kafijas. Tas ir atkarīgs no jums. Un, protams, ka suplementi mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, un tagad mēs pāriesim pie suplementiem. Un mēs sāksim ar formulu, kas saucas My Blood, manas asinis, bet ko es jums gribu teikt? Augsta aktivitāte, jebkāda fiziska, garīga, seksuāla, ietekme intelektualitātes koeficientu, intelekta koeficientu. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Tātad, My Blood, kas tur ir pa sastāvu? Manas asinis. Par to jau esam daudz runājuši, bet šodien es mēģināšu pastāstīt kaut ko, ko varbūt ne visi zina. Mēs nevaram iztikt bez vitamīniem, mēs nevaram iztikt bez minerālvielām. Jūs to visu labi zināt. Sastāvā ir 12 vitamīni, 7 minerālvielas, 7 minerāli, un, lai nav jāatgriežas, es jums pateikšu vienu lietu. Visus minerālus mūsu organisms var saņemt tikai no augiem, un augi iegūst minerālus no augsnes, uz kuras aug, un jūs saprotiet, ka mums augsne ir krīzes stāvokli. Ir 3 sulas ar anteciāniem, un tie ir spēcīgi antioksidanti, un ir 2 augu ekstrakti, un es pilnīgi noteikti jums par tiem pastāstīšu. Par vitamīniem. Tātad pirmajā vietā tur ir 3 taukos šķīstošie vitamīni A, D un E. Ir arī K vitamīns, un tas arī šeit atrodas, un mēs tūlīt uzzināsim, kur tas atrodas. Tātad, kā mēs varam dabūt enerģiju? Viena glikozes vienība glikolīzes laikā sašķēļoties dod mums 2 ATF vienības, un viena tauku vienība dod 9 ATF vienības, bet jā, varētu likties, ka šeit ir šis enerģijas avots, bet tur vajag vairāk skābekļa, tur ir ļoti liels skābekļa patēriņš, bet kas notiek ziemā? Ir augsts, un mēs, protams, zaudējam vairāk siltuma, vairāk enerģijas, tāpēc ir vajadzīgi tauki, tātad taukos šķīstošie vitamīni un, protams, svaigais gaiss. Un pirmajā vietā, ja jūs paskatīsieties
kas ir šajā sastāvā. Te ir tieši tauko šķīstošie vitamīni. A vitamīns. A vitamīns aizsarga visas gļotādas, bet ziemas beigas, pirms sāksies pavasaris, pirms parādīsies visas šīs respiratoras infekcijas, protams, ka gļotādam ir jābūt pilnīgi veselīgam. Un, protams, A vitamīns ir svarīgs acīm, un tur arī ir gļotāda. D vitamīns nodrošina normālu smadzeņu darbību, tas arī ir atslēga hormoniem, tā skaitā arī dzimuma hormoniem, un palīdz arī kalcija fosfora apmaiņai. Un galu galā tā ir mūsu imunitāte. Par D vitamīnu mēs vēl parunāsim. Un vēl E vitamīns, un tas ir ļoti interesanta lieta. Tas ir daudzveidīgs antioksidants. Tas nozīmē veselīga āda un arī veselīga gļotāda, bet kopā ar A vitamīnu. Un mēs saprotam, ka A vitamīns ir šajā sastāvā, un tas viss nodrošina, ka tiek sintezēts estrogens, progesterons, un tie ir dzimuma hormoni. Tas nodrošina arī, ka normāli funkcionē nieru sistēma, muskuļu sistēma, un E vitamīns ir saistīts ar cinku, ar minerālu, un cinks šeit arī ir sastāvā, un arī ar dzelzi. Un šeit uzmanīgi. Ar dzelzi tas ir saistīts tikai, ja tas ir divalentu dzels, un tā ir fumarīna formula. Un tā atrodas tikai augos, tikai augu izcelsmes produktos. Un skaidrs, ja tas ir dual-life, tad kāda te ir forma, protams, ka divalentu fumarīns. Un tagad es atcerējos, jā, ka grīķi saka, ka grīķos ir daudz liels dzels saturs. Jā, tur ir, bet tur ir trīsvalentu dzels, piedodiet. Un tāpēc jūs nevarēsiet paaugstināt hemoglobina līmeni, ēdot grīķus. Un ziniet, kas vēl? Lai pārverstu šo dzelzi no 3 uz 2 valentu, ir jāvara grīķi, ētiķi. Tādu recepšu šobrīd nav vienkārši. Tātad ejam tālāk. Mēs runājam par E vitamīnu. Un E vitamīna molekulas dabā ir tikai tie, kas griežas pa labi. Es jau esmu jums stāstījusi, ja jūs mani dzirdējat, ka ir šī herāla dabīga forma, kas ir tā, kas griežas pa kreisi, bet tas ir citiem vitamīniem, bet griežas pa labi. Bet dabūt tīru vitamīnu ir grūti. Un grūti tāpēc, ka molekula nav stabila, bet tai ir jābūt stabilai, lai varētu to kaut kur izmantot, piemēram, maija blāta preparāta. Un, lai šī molekula ir stabila, ir vienkārša tehnoloģija. Un tā saucās zaļa tehnoloģija. Tā ir tehnoloģija, kas izmanto dabīgo sintēzi. Un ne jau tāpat vien es to stāstu tik sīki šodien. Es to stāstu tāpēc, ka uzdot dažādus jautājumus, un tie, kas varbūt netik labi zina ķīmiju. Es gribu pateikt, ka šīs tehnoloģijas ir labi zināmas. Tas tika reģistrētas 1965. gada 8. martā, gandrīz jau 60 gadi ir pagājuši. Tas tajā laika bija zināms un jau tas tika izmantos. Varbūt par to tik bieži nedzird, bet es gribu teikt, ka angļu valoda to sauc par zaļo tehnoloģiju. Mēs sākam dabīga tehnoloģija, bet ir šis starptautiskais termins dabīga vai zaļa. Un angliski saka arī, piemēram, ka cilvēkam ir zaļi pirksti. Mums nav tāda izteiciena. Tas nozīmē, tie ir cilvēki, vienalga, ko viņi ieliek augsnē, kādu kociņu, nuiņu, vienalga ko, un viss izaugs. Bet ir arī cilvēki, kas visu, ko var mēģināt iesiet, bet tik un tā tas augs aiziet bojā. Jā, tātad vitamīns mums ir dabīgs, un tam ir stabila molekula. Un ir vēl viens veids, ķīmiskais veids, kā var pagriezt šo molekulu un pārliecināties, ka tā griežas pa labi. Ja jūs pirksiet aptiekā vitamīnu, tad
tur būs 50% ar šo vitamīnu, kas griežas pa kreisi. Bet tas būs saistībā ar šo sintētisko vielu. Vēl nedrīkstam aizvirst par K vitamīnu. Un kur tas atrodas? Es jums uzreiz pateikšu, kamēr atceros. Ja jūs redzat kaut kādus sastāvus, vienalga vai kapsulas, vai tabletes, vai šķīdras, ja tur ir šādi vitamīni, un lai nav nepatīkami dzert šos vitamīnus, jā, jo šie taukos šķīstošie vitamīni, viņus labāk dzert pēc ēšanas, un tad viss ir vienkārši, un tad ir vieglāk lietot. Kāpēc es tagad runāju par K vitamīnu? Tāpēc tas ir 4. taukos šķīstošais vitamīns, kas mums ir vajadzīgs. Un kur tas atrodas? Tas atrodas augu ekstraktā, un tas ir augs, kuru agrāk devēja par cicerona zāli. Es to uzzināju tad, kad es pētīju dažādus augus. Es redzēju šo cicerona augu, es biju domājusi, kas par cicerona augu. Jūs atceraties, kas bija cicerons? Cicerons pat tad, kad viņš bija ļoti vecs, viņš tik un tā bija ļoti aktīvs, enerģijas pilns. Viņam ļoti garšoja tāds augs kā spināti, bet agrāk bija citi spināti, un tas ir augs, kur ir ļoti daudz K vitamīna. Un te ir vēl viena lieta, ko nedrīkst nepieminēt. Spināti, to sastāvā ir arī B14, tātad arī my blood ir šī B14. Kas tas ir par vitamīnu? Tam ir vēl 2 nosaukumi PQQ, jeb perilhinolīns. Jā, ļoti garš, varbūt smieklīgs nosaukums, bet kāpēc es par to tagad stāstu? Tāpēc, ka šīs vitamīns bez viņa vienkārši nav iespējams. Tas ļoti stipri palielina mūsu dzīves enerģiju un palēnina novecošanos. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs antioksidants. Un tagad salīdzināsim ar C vitamīnu. Šeit ir arī C vitamīns, kas ir ūdenī šķīstošais vitamīns, un ir arī ekstrakts, bet lieta ir tāda, ka C vitamīns mēs visi zinām, tas ir spēcīgs, labs antioksidants, bet tam ir tikai 4 cikli. Tas darbojas kā antioksidants 1, 2, 3, 4 reizes un viss. Tas zaudē šo savu īpašību. Un kas attiecas uz šo PQQ, B14 vitamīnu, tam ir 20,000 ciklu. 4 cikli vai 20,000. Vai jūs jūtat šo atšķirību, cik tas ir spēcīgs? Tāpēc šīs PQQ vitamīns ir enerģiju producējošais vitamīns. Labi, ejam tālāk. Tālāk mēs pātrināmies. Tā, proselekt nākamais. Kas tas ir par sastāvu? Protams, tas ir tas, kas ir ļoti vajadzīgs aknām. Kurš ir mūsu galvenais filtrs, galvenā vieta, kur tie atrodas, tiek akumulēta un kur arī sāk enerģijas patēriņu organismā. Tas ir imunomodulators, bet nav stimulators, tas ir modulators, tas modulē visus bioloģiskos procesus, kas ir saistīti ar aknām. Un es pat nezinu, kādos apmaiņas vielmaiņas procesos tas nepiedalās. Tas ir ļoti svarīgs, piemēram, elpošanai un daudziem citiem procentiem. Attīra asinis un limfu, ļoti komplicēts sastāvs, palīdz mazināt fizisko nogurumu, psiholoģisko, emocionālo nogurumu, un tajā pat laikā arī atjauno dzīves enerģiju.
palīdz uzturēt urīna izvads sistēmu, dzimumu sistēmu, un ir cinks, ir interferons, tad tas ir imunitātei. Un triterpēni, ko es minēju sākumā, šīs medicīnas sēnes reiši, šī tāki, nevis šī tāki, ko mēs varam nopirkt veikalā, jo tur ir pārtikas sēnes, ir arī medicīnas sēnes, kurus audzē pavisam savādāk. Un tur ir cits sastāvs, pilnīgi cits. Tātad nākamā formula, Dolife formula, Dolife D3 Nigella oil. Tātad tas ir sējas melnceklītes eļļa. Tur ir visi taukoši šķīstošie vitamīni, kas ir vajadzīgi ziemā un tīpaši ziemas beigās. Ir A, E, K vitamīni, beta-karotīns, kas arī ir ļoti vajadzīgs un svarīgs, magnīs, tā ogli, tā degviela mitohondrijiem, un arī omega-3 stiprina imunitāti, stimulē nervu sistēmu un pastiprina muskuļu tonusu, stiprina balsta aparātu, muskuļus, kaulus, atjauno spēkus, uzlabo miegu un uzlabo garastāvokli. Un tā kā šis D vitamīns ir saules vitamīns, protams, ka loģiski to pirmajā dienas pusē dzert. Nākamais Regen Oil, Liquid Gold, tātad šķidrais zelts. Daudz jau ir runāts par to un ir 13 nerafinētas augstā spieduma augu eļļas un tiek pievienots D3 vitamīns no ķerpiem. Un man kādreiz tika uzdots jautājums, no kurienes jūs ņemat D vitamīnu? Un izrādās, jā, no ķerpiem. Un pirmajā gadījumā, ko mēs pēc tam runājam, iepriekšējā produkta no ķimenēm. Tātad ir šie avoti, kur augu eļas, tas arī ir ietverts. Nav obligāti jābūt zivju eļai. Ir arī citi avoti. Tātad no ķerpiem ir D3 un K2, K7 vitamīns no Japāņas nata. Arī tas tiek iegūts ar zaļo tehnoloģiju. Izmantojot zaļo tehnoloģiju, jūs zināt, kas tas ir. Notiek Japāņas natas fermentācija un tiek iegūts šī molekula, šis sastāvs, kas ietilpst šajā formulā. Un, protams, ka šis sastāvs ir interesants ar to, ka šeit ir neaizvietojamas, tātad šīs esenciālas nepiesātinātas augstskābes omega-3, omega-6, un es esmu dzirdējusi prezentāciju, bet es aizmirsu pateikt, ka šeit ir arī mononepiesātināta augstskābe omega-9, un to mēs arī nedrīkstam palaist garām. Jā, mēs paši esam spējīgi to sintezēt šo omega-9, bet vai mums vienmēr viss ir kārtībā ar organismu, vai mēs vienmēr spējam paši sintezēt nepieciešamo daudzumu? Un kāda te ir īpatnība? Šajās eļas ir visi omega skābes un attiecība ir 1:3:1,5. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka es tagad atcerējos jautājumu, kuru man arī uzdeva, labi, es nenovērsīšos no prezentācijas, bet es gribu, lai jūs saprotat, kāpēc tas ir svarīgi, ka ir tieši šī attieksme, šīs attiecības, jo ir tie omega veidi, kas izraisa iekaisumu, un ir tie, kas samazina iekaisumu, ir tie, kas izraisa tūsku, un ir tie, kas noņem, ir tie, kas izsauc sāpju sindromu, un tie, kas noņem sindromu. Un ja ir šīs attiecības 1:3:1,5, viss tiek regulēts, un tāpēc ir šis sastāvs, un, protams, ka ir vērts, tīpaši ziemas beigas, viņu dzert
jo tas jums nodrošinās, kā tiks regulētas šūnas un šūnu bojājumi tiek laboti. Un, kas attiecas uz sastāvu, tas nodrošina, ka mazinās nogurums, uzlabojas atmiņa, mazinās sāpes muskuļos. Es jau esmu minējusi attiecību sāpju sindromu. Šis sastāvs ir svarīgs, jo tā ir alfa-linolīskābe, kas palīdz sintezēt ATF, un ATF ir mūsu elektrostācija. Un tas ir nepieciešams normālai aknu darbībai. Ļoti interesants sastāvs ženšeņa ar B6 vitamīnu. Un kāds te ir sastāvs? Šeit vienlaicīgi ir 3 ženšeņa veidi, un izrādās, ka ženšeņu ir ļoti daudz dažādu veidu. Ir Korejas, ir amerikāņu un ķīniešu, viņu vēl sauc par Sibīrijas ženšeņu. Un amerikāņu ženšeņa, kāpēc pievienota? Lai miksinātu iedarbību, lai nebūtu tā kā ar patagu vai tā kā ar strāvu. Tātad šīs ir pašpietiekoši enerģētiķis. Pietiek izmantot šo preparātu, lai jūs sajūstu, ka jums paaugstinās enerģijas līmenis. Tas ir jūsu jaunības konservants, tas pagarina jūsu aktīvo dzīvi. Un ir šis jauneklīgs izskats, ir iespēja atjaunot mūsu garīgo, fizisko un seksuālo enerģiju. Ja jūs jūtaties, ka jums pietrūkst enerģijas ziemas beigas, tas jums noteikti palīdzēs. Kāpēc šeit ir B6 vitamīns? Tāpēc, ka tas piedalās 160 bioķīmisku reakciju palaišana. Tie ir procesi gan centrālajā, gan periferē nervu sistēma. Tas palīdz nodrošināt ādas, nāgu, matu veselību. Un 2014. Gada tika veikts ļoti interesants pētījums, kas apstiprināja, ka šis sastāvs novērš artēriju kalcinēšanos. Tas arī ir noderīgi. Un tas ir jāzina, un tā kā tas ir tas nopietns enerģijas avots, ir jādzer dienas pirmajā pusē. Vēl viena formula no bioformulam, kas ir Dolife uzņēmuma Ashwagandha. Un ir vēl viens nosaukums, ziniet, Indijas ženšeņa. Un ženšeņai ir jābūt stimulatoram, bet šeit viņš darbojas kā adaptogēns. Tātad viņam ir mierinoša iedarbība. Jo tad, kad ir stress, emocijas, dažreiz ir jānomierinās. Tas mazina trauksmi, palīdz nomierināties, iedarbojas un ietekmē centrālo nervu sistēmu. Un tajā pat laika pastiprina seksuālo enerģiju, paaugstina testosterona līmeni. Tas ir ļoti piemērots vīriešiem, ja ir kādas problēmas, paaugstina libido, antistresa iedarbība. Tad cilvēks kļūst mierīgāks. Un ziniet, kā es novēroju, ir tāds olimpiskais miera stāvoklis. Uztur imunitāti, jo tur ir cinks, tur ir C vitamīns, kas ir vajadzīgs imunitātei. Un hipotenzīva iedarbība nozīmē, ja ir paaugstināts spiediens, tas normalizēs, mazinās spiedienu un palīdz nomest svaru. Ja jums ir veselības atgūšanas programma un tā, ja ietilpst arī svara samazināšanas, šī formula būs arī noderīga. Ir Dolife vēl viena sadaļa ļoti interesanta, un tas atbilst mūsu tēmai. Februārī ziemas beigas mums palīdzēs Easy Q10 kompleks. Mums nav laika novecot, mums ir vajadzīga enerģija. Kas ir Q10? Jūs atceraties, ka ir tā ogle, tā degviela, kas mums ir vajadzīga mūsu ATF molekulam, lai dabūtu dzīves enerģiju. Tā ir viela, kas ir līdzīga vitamīnam Q10 koferments. To sintezē arī mitohondrija. Un mēs iegūstam šo vitamīnu un līdzīgo vielu Q10 dzīves paša sākuma, ne jau piedzimšanas brīdi, bet tajā brīdi, kad izveidojas zigota, kad
mammas 23 chromosomas un tēta 20 chromosomas apvienojas, un tikai no mammas X chromosomas mēs varam dabūt mitohondrijas, un tas ir mūsu enerģijas avots. 80% galvas smadzenēm, 20% sirdī, tas aiziet arī muskuļiem, un tas ir antioksidants, jo tā ir resveratrols, tā ir tāda viela, kas mūs aizsargā no brīviem radikāļiem. Tas nodrošina šūnu reģenerāciju. Tad, kas attiecas uz muskuļiem, kas ir jāatceras? Mēs nedzīvojam mūžīgi. Protams, ka gribētos, bet kas nav, tas nav. Un pēc 45 gadu vecuma katru gadu par 1% mums sāk veidoties muskuļu nepietiekamība. Pēc 45 gadu vecuma samazinās muskuļi, saraujas, ir pat tāda medicīnas diagnoze sarkopēnija, un ir šis muskuļu vājums. Jūs zināt, kā vecākā gadagājuma cilvēki, kādi viņi ir, vājas kājas, vājas rokas. Šis process sākas pēc 45 gadiem, noteikti pēc 50, un tad Q10 tiek sintezēts mazāk un mazāk, bet šis Q10 ir ļoti vajadzīgs mūsu dzīves enerģijai. Un tāpat laikā, kas vēl notiek? Kas notiek daudziem pēc 45 gadu vecuma sāk paaugstināties asinsspiediens. Un kas ir ar ādu? Pēc 45 gadu vecuma parādās izteiktas grumbas, krunciņas. Tas nozīmē, ka ādas matriks tiek zaudēts, un kā viņu uzturēt, kā atjaunot. Papildus Q10 vēl vajag cinku, selenu un likopēnu, lai tie visi ir kopā, un šajā formulā tas viss ir. Un, protams, ka vajag uzturēt imunitāti, kolagēnu ādā. No kurienes tad ir šis Q10, kas ir vēl augu izcelsmes? Jā, tas ir Japāņas auga un arī melna ingvera saknes ekstrakti. Un ļoti ērta forma, jūs iemetat tableti ūdenī, tas viss izšķīst un ļoti ātra piegāde. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka ir patentēta formula, ir melna pīpara ekstrakts, un tā ir patentēta formula biopelīne, un man ir prieks jums paziņot, ka PQQ tur arī atrodas, kas ir antioksidants 20,000 ciklu. Un vēl viena formula, kas arī ir fizīzi, L-arginīna kompleks. Kas tur ir? Organisma ļoti ātri atbrīvojas skābeklis. Tātad mēs iedzeram, un skābeklis tiek atbrīvots ļoti ātri. Un skābeklis ir vajadzīgs, lai šīs glikozes vai tauku vienības, it īpaši tauku vienības, 9 ATF vienības nodrošina tikai viena tauku vienība. Tātad kas notiek? Ļoti ātri atjaunojas muskuļu stāvoklis, un sportsmeni zina, ka viņiem ir vajadzīgs L-arginīns, tad viņi var ilgāk trenēties, viņiem var būt lielāka slodze organismam, un galvas smadzenes, arī muskuļi, ja iegūst vairāk skābekļa, tad ātrāk atbrīvojas no pienskābes, un galvas smadzenes ātrāk atbrīvojas no noārdīšanas produktiem, no amoniāka, piemēram. Tas arī ir svarīgi, un ja tas viss pazūd, tad ātrāk pieplūst asinis. Tas nozīmē, ka mēs ātrāk iegūstam enerģijas lādiņu. Un ar laiku, ar vecumu L-arginīna, tāpat kā Q10 līmenis samazinās. Un, protams, ka kolagēna kvalitāte arī samazinās, jo L-arginīns kolagēnam ir ļoti vajadzīgs. Un šeit sastāvā ir arī ašvaganda, par kuru esam jau runājuši, kas ir ar antistresa īpašībām un palīdz imunai sistēmai. Mēs jau zinām, ka ir ātra piegāde pateicoties šai patentētai formulai, un šeit ir arī PQQ. Tādas foršas formulas.
Tātad, kā var restartēt organismu pēc ziemas un kas ir saistīts ar veselību. Tātad ATF ir mūsu enerģijas sponsors. Enerģijas rezerves atrodas gan aknās, gan muskuļos kā glikogēns, un galvenais enerģijas avots tomēr ir ogļhidrāti. Bet tauki, jā, arī, bet tad ir jābūt pietiekošam skābekļa daudzumam. Un tas nozīmē, ka ir jātrenējas, ir jābūt fiziskai aktivitātei, un ir tāds lielisks izteiciens, ka tauki sadeg ogļhidrātu liesmā. Un ir arī hormons, kas atbild par mūsu enerģiju, tas ir kortizols, tas ir virsnieru hormons, un vislielākais, visaugstākais kortizola līmenis ir no rīta. Mēs pamostamies, ja viss ir kārtībā, mēs esam gatavi darbam. Enerģijas atslēga visai dienai, jā, nav pārsteigums, ja es teikšu, ka tās ir brokastis. Protams, kā brokastis. Japāna, piemēram, ir cilvēki, kas dzīvo vairāk par 100 gadiem, tā jau ir ilgmužība, un viņus pēta gerontologi, viņus novēro gerontologi, un kas ir šādiem cilvēkiem kopīgs? Japāna ir ļoti liela statistika. Visi ēd brokastis, jo tās dot enerģiju visai dienai. Nu, protams, ja ir nogurums, vājums, tas norāda uz novājināto imunitāti, bet, ja cilvēks neko neslimo, viņam nav nekādu nopietnu slimību, un ja cilvēks ir slims, tad ir jāsaka, ka viņam ir jāiet pie ārsta, bet ja slimības nav, vienkārši jāuztur enerģija, vienkārši mums tad ir ko piedāvāt, un tad mēs varam ieteikt, kā cilvēks var nostiprināt savu enerģiju. Un tagad mēs parunāsim par ļoti interesantu tēmatu. Kā mēs varam visu pareizi, prātīgi izstāstīt, lai mēs esam uzdevuma augstumos un lai gudri cilvēki varēs mūs sadzirdēt. Tie, kas dzīvo citā dimensijā, kas rūpēs tikai par to, lai diskutētu, strīdētos, tas mūs neskar. Ir tāds japāņu sakamvārds, starp tevi un citu cilvēku ir 10 soļi, ja tu esi nogājis savus 5, bet cilvēka tur nav, viņš šos soļus nespēr, tad vienkārši pagriezies un ej prom. Tātad ortomolekulāra medicīna, par kuru jums esmu stāstījusi, šeit jūs zinat, ir starptautiskais medicīnas žurnāls, un es iepazinos ar šo žurnālu, un žurnāls, jūs redzat, 2002. gada žurnāls, bet es ar to iepazinos 99. gadā. Es nezinu, vai jūs varat redzēt, cerams, ka ir redzams. Tātad šajā žurnālā, iespējams, ka tas raksts tika pārpublicēts 99. gadā, 9.10. mēneša žurnāls, tur ir raksts, kas saucas ortomolekulāra medicīna, ir nākotnes medicīna. Un jūs ļoti labi saprotat, kāpēc es to visu pētīju pusotru gadu, bet vēl nepieslēdzos šim procesam. Tāpēc, ka pietruka likumdošanas, nebija šīs normatīvas bāzes, un tajā laikā es biju Ukrainas armijas aizsardzības ministre, es biju nodaļas vadītāja, un man vajadzēja izstrādāt visu normatīvo bāzi. Un ir tāds līkums, kur pie virzītā uzmanība, tur ir arī enerģija, un es veltīju tam visam enerģiju, es visu pētīju, studēju, Cicerona zāli un tā tālāk, un jāatceras arī, ka ir jābūt kaut kādai normatīvai bāzei, kas attiecas uz Ukrainas līkumiem. Es visu atradu, ir gan raksti, gan pavēles, ir juridiskais laikraksts, tas viss man joprojām ir, es turpinu tam visam sekot līdzi. Tātad šis žurnāls, 99. gada žurnāls, tur ir raksts par zinātniskiem pētījumiem, ar statistiku, ar secinājumiem, visa zinātniskā bāze, un
To ir uzrakstījis Eiropas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jelena Ģehķerjova, un man ļoti paveicas. Es varēju ar viņu aprunāties 4 reizes. Es uzdevu jautājumus un dabūju visas atbildes. 4 reizes es no viņas mācījos. Viņa ir bērnu kardioloģijas nodaļas vadītāja. Viņa pasniedz medicīnas fakultāte universitāte, un tieši tajā brīdī es ļoti skaidri sapratu, 99. gads, ka es tagad saprotu šos visus sastāvus, es zinu, kā izstāstīt par to visu, lai nepārkāptu līgumus, un es sāku uzstāties, un mana pirmā uzstāšanās bija starptautiskā ārstu konference, un pirmā uzstāšanās notika 99. gadā. Tātad, ko es sapratu precīzi? Nav svarīgi, kur mēs atrodamies, bet arī nav svarīgi, kāda mums ir izglītība. Ir vienkāršas lietas, ja mēs šīs lietas atceramies, mēs būsim zinoši, un es noteikti sapratu, ja kaut kādā tīkšanas pasākumā es dzirdu kaut kādu stāstu, kas nav pareizi stāstīts, bet tas ir par kaut kādiem suplementiem. Es zinu, ka tas man nedara, jo tur nav apmācības, tur cilvēkiem nav pietiekošu zināšanu. Tātad, kur mums nav, kurās situācijās mums nav tiesību piedāvāt. Mēs tagad runājam par likumisko pusi. Tātad, ja ir akūtas ķirurģiskas slimības, jūs ļoti labi saprotat, ja cilvēkam ir apendicis, kādi augi, kādi suplementi, seksuāli transmisīvas slimības, tā ir pavisam cita lieta. Šīs slimības, kāpēc ir izdalītas atsevišķi medicīna? Tāpēc, ka tās ir saistīts ar grūtniecību un var piedzimt slims bērns, varbūt iedzimta slimība, un tad jūs būsiet atbildīgi, jo juridiski mums nav tiesību, ja ir seksuāli transmisīvas slimības, un arī, ja ir psihiatrija, tāpēc, ka tur ir galvas smadzeņu organiskie bojājumi, un ir pat likuma tāds pants, kas to pārēc, es vairs neatceros, kā tas saucas precīzi, bet, pats fakts, ka tas ir tā kā šarlatana darbs, un arī grūtnieces. Lūdzu, pievērsiet uzmanību. Tikai ārsts var konsultēt, jo, labi, ja jūs sev ticat, uzticaties, tā ir viena lieta, bet ja ir cits cilvēks, kāpēc mums nav tādu tiesību? Tāpēc, ka mums nav visas informācijas par mammas veselību. Mēs nezinām, kā bērniņš attīstās. Nedod Dievs, kaut kas notiks ar mammu, ar bērniņu, pirms dzimšanas, pēc dzemdībām, būs krimināla atbildība. Un katrā valstī ir sava farmakopēja, ir noteiktas formulas, kuras ir atļautas, ir tas, kas nav atļauts, un tas viss ir jāņem vērā. Nākamais ir arī tāds lielāks variants, kā divas lietas, ko es zinu. Sirds operācijas jānogaida vismaz 3 mēneši pēc sirds operācijām, un ja tika atvērts galvaskauls. Tas neatiecas gan uz Ukrainu galvaskausa trepanācijā, bet tik un tā es neieteiktu, jo katrs dzīvo savā valstī un katram ir savi likumi, bet ir jāievēro, jāatceras no galvas šie 4 punkti. Nākamais, ja jūs satiekaties kaut kādas prezentācijas laika, jums kaut ko stāsta, bet ja jūs dzirdat šos vārdus, kas ir ar sarkano krāsu, mēs šos vārdus neizmantojam. Mēs nesakam zāles medikamenti. Suplementi nav medikamenti, nemaz nav. Tie ir augu kompleksi, pārtikas produkti. Agrāk sauca par bioloģiski aktīvām vielām, bet šis ir vecs nosaukums, novecojis, jo tagad ir šis plašāks jēdziens, jo tajā ietilps arī vitamīni, minerāli, imunokorektori, tiešas, netiešas iedarbības imunokorektori. Ļoti daudz dažādu veidu, un pareizi teikt,
suplementi. Suplementācija ir šis vārds. Tas arī nozīmē kaut kādu pārtikas produktu lietošanu. Nedrīkst teikt vārdu ārstēt, jo augu sastāvi, augu formulas palīdz regulēt, uzlabot veselību, palīdzēt, nekāda gadījuma neārstēt. Ārste un medikamenti ārstē. Un nedrīkst teikt arī nozīmēt. Jā, reizēm uztura speciālisti saka, nozīmēju. Jā, es ļoti cienu uztura speciālistus. Viņi mācās, bet ja viņi nav ārsti, viņi nedrīkst nozīmēt kaut ko. Suplementus nedrīkst nozīmēt. Suplementus var rekomendēt, var ieteikt. Jo tālāk pats cilvēks izvēlas dzert vai lietot vai nelietot. Nav kontraindikāciju. Ja es dzirdu šādu teikumu, kaut kādā tikšanās reizē, kaut kādā prezentācijā, paskatieties, cienījamā Ļudmila, paskatieties, mums ir tās. Es jautāju, vai ir kontraindikācijas? Nē, nav kontraindikāciju. Ja nav kontraindikāciju, ar Dievu, es esmu pārāk aizņemta, es ar jums nerunāšu. Jo nevar izlikt individuālo nepanesību. Kā jūs varat zināt? Varbūt kādam ir alerģija, kaut kāda cita reakcija uz kaut kādu augu. Un tātad ir kontraindikācijas, mēs jau esam izrunājuši, un kas attiecas ar bērniem arī. Arī jābūt ļoti uzmanīgiem. Un pēdējais nekad nesakiet precē. Mums ir produkcija personīgai lietošanai. Tikai tā, nekā savādāk. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ir šis normatīvais lauks. Un kas attiecas uz aptiekam? Aptiekas tagad ir suplementi arī, jūs esat redzējuši noteikti šos plauktus, Ukraina jau noteikti, bet viņi ļoti labi zina, ka ir atsevišķi plaukti, atsevišķi skāpji ar suplementiem, un tur ir rakstīts, tās nav ārstnieciskais līdzeklis, un tālāk jau ir pavisam cits stāsts, bet mums ir šādi. Šāds ir mūsu normatīvais likumīgais lauks. Tātad, kāpēc nav augi un kāda ir atšķirība? Piemēram, cilvēks neatceras ķīmiju, nemācies, slikti pārzina. Cilvēks ir paņēmis kaut kādu buņģiņu rokas, un viņš nezina, vai tās ir zāles, vai tas ir suplements. Tātad, ja jūs atversiet lietošanas instrukciju, tagad mums visi ir gudri, tātad zālēm, medikamentiem būs šī ārstnieciska formula ļoti stingra. Tā būs aprakstīta vārdos un būs arī formula. Mums suplementiem ir kokteļi, ir maisījumi. Kokteļi tātad ir šķidra veida un maisījumi ir sausa veida. Jūs turpināt lasīt instrukciju. Precīzas devas, tur ir rakstīts, cik miligramu uz kilogramu. Viss ir ļoti precīzi, viss ir ļoti sīki. Tātad tas ir zāles, tas ir medikaments. Mums var svārstīties, un tā ir mūsu priekšrocība. Manuprāt, tā ir liela priekšrocība. Tā ir viena no priekšrocībām, kāpēc es esmu Dual Life, kāpēc es nodarbojos ar suplementiem. Es zinu. Ne jau tikai tāpēc, ka mēs esam labākie, bet tāpēc, ka mēs atšķiramies lieliski, ka cilvēkiem ir izvēle. Tātad precīzas devas, un ja cilvēkiem tas paliek prātā, jā, tad, kad sāk atcerēties jautā, cik vajag iedzert D vitamīna, tātad cilvēkam galvā tik un tā ir šis priekšstats, ka tās ir zāles, bet tur ir citi mehānismi. Ja jūs apmeklējat manu skolu, tie, protams, pazīst, kā to visu aprēķināt. Ne jau par to šodien ir runa. Un medikamentam lasam tālāk, precīzi norādīts, no kā tas ir. Ja ir temperatūra, tad ir drūža mazinoša, pretdrūža. Ir hipotenzīvs, tātad tas, kas samazina asinsspiedienu. Tur ir precīzi norādīts, no kā tas ir. Mums nav nekā tāda, mums ir priekškam. Tātad, lai kaut ko darītu, lai normalizētu miegu, lai normalizētu vēdera izēju, bet nekāda gadījuma nevar teikt no kā. Tātad tie ir tie punkti,
pēc kuriem jūs varat orientēties, lai kas arī nenonāktu jūsu rokās. Tad jūs sapratīsiet, ka tas ir suplements vai ka tas ir medikaments. Ļoti žēl, ka mums palika maz laika. Laiks ļoti ātri skrien. Man nav laika izstāstīt vienu interesantu lietu. Tātad mums ir nevis ja pret, bet mums ir lai kaut ko uzlabotu. Daži jautā, kas jums ir pret? Mums nav nekā pret, mums ir priekš. Lai kaut ko izdarītu, lai uzlabotu veselību, lai uzturētu aknu, plaušu, sirds un tā tālāk veselību. Ne visi medicīnas darbinieki arī zina, un es esmu saskarusies ar to, ka katram orgānam ir sava imunitāte, un, ziniet, daba ir ļoti gudra, zinoša, un organisms pats zina, kur kas ir jānovirza, lai uzlabotu veselību. Un es minēšu vienu piemēru - cinks. Ja ir samazināta imunitāte, novājināta imunitāte, un tajā brīdī varbūt organisms, piemēram, pārvirza to cinku āknam vai papēdim vai cēlim, un tas nenozīmē, ka ir cinka deficīts organismā. Nē, vienkārši tad vajag vairāk. Tas ir tiem, kam patīk taisīt analīzes un skatīties. Jā, tātad statistika attiecībā uz suplementu lietošanu. Šie ir tādi paveici dati, bet es nedomāju, ka šie dati ļoti atšķiras. Es zinu, ka Japāna iedzīvotāji zina, ka nopietni jānodarbojas ar veselību, un tur ir 90%. Un es domāju, ka nav nevienas valsts, kur nebūtu savi suplementi. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, tas ir cits stāsts, cita tēma. Tas, ko es zinu, jo tālāk aug no tās vietas, kur jūs dzīvojat, jo tā ir efektīvāka jūsu veselībai. Bet iemesls ir saistīts ar imunoloģiju un ar to, cik paudžu izmantoja augus tajā vietā, kur jūs dzīvojat, jo mums rodas vienkārši, mēs pierodam. Un ja šis augs nāk no tālajām zemēm, tad, protams, mēs nevaram pierast, un kas tam līdzīgs nav iespējams. Jā, ASV 80% ir lielisks cipars, un Eiropā es ceru, ka tagad jau vairāk par 50%. Man bieži jautā, kā stāstīt ārstiem, kā runāt ar ārstiem. Kamēr viņiem nebūs motivācijas, nebūs īsti jēgas. Tāpēc, ka galva ir tikai šis vārds, nevis uzlabot veselību, bet tikai ārstēt. Tikai ārstēt. Bet ir arī laba ziņa. Tie, kam ir problēmas ar veselību, viņi tad lieliski visus atzird. Un vismaz sev, bet viņi to izmanto. Institūtos arī jauni ārsti, jā, kaut kādas tur zālītes, kaut kāda augi. Ja mēs pareizi runājam, neizmantojot sarkanajā krāsā izceltos vārdus, tad ar jums, protams, ar prieku runās un jūs sadzirdēs. Mūsu informācija ir pieejama interneta daudzas vietas, esam gan Facebooka, gan Instagrama. Duolife ir tīkls, ir savs privātais kabinets, ja jūs jau ieslēdzat smadzenes, es to domāju pozitīvā nozīmē, un jūs jau esat Duolife, kā apzinātas dzīves kluba dalībnieks. Jūs varat saņemt informāciju daudzos veidos, un es arī dalos savas zināšanas. Lieliskas ziņas mēs pabeidzam šodien. Liels paldies jums visiem par uzmanību, par to, ka palikat līdz galam, un ja jūs klausāties ieraksta, paldies jums arī. Tehniskais atbalsts Natālija, Aleksejs, Jelena un, protams, mūsu tulki. Viņi man jau ir tā kā tuvi cilvēki, Helena un Irīna. Un beigās, ko es vēlos jums pateikt, lūdzu atcerieties, ka ir vērts
padomāt par savu veselību, un nevis 3 dienas pirms jūs nonākat slimnīcā, bet vismaz 3 gadus pirms jums parādās slimība. Paldies un tiekamies nākošreiz!